Esiet sveicināti Tele2 podkāstā Bez limita. Šis ir podkāsts, kurā ar ekspertiem runāsim par jēgpilnu interneta lietošanu, jeb to, kā modernās tehnoloģijas ietekmē mūsu ikdienu, attiecības, darbu, ģimenes dzīvi un veselību, kā arī sarunāsimies ar aizraujošiem uzņēmējiem par personības lomu biznesā, jo kā nekā, bizness sākas ar cilvēku. Vietāluņa lietošana pie automašīnas stūres. Man šķiet, mēs esam apzinājušies, ka tā ir tāda bīstama kombinācija, un tomēr mēs to darām. Ļoti daudz no mums to dara, un kā rezultātā ļoti iespējams daudziem no mums arī mainās mūsu uzvedība, un mēs vai nu bremzējam satiksmi, vai pēkšņi sākam nesties kā negudri, nesaprotot, kurā virzienā. Kā vēl paraut, patiesi. Ivars Austers, Latvijas Universitātes profesors un vadošais pētnieks. Šodien mēs sarunāsimies par to, kā tad mēs uzvedamies pie autostūres, jo pavisam nesen ir publicēts pētījums, kurš tika veikts tepat pie mums Latvijā. Cilvēki atradās autosimulatorā, un viņiem bija jālasa emocionāli piesātinātas ziņas, un bija arī jārunā pa telefonu. Nu jā, mēs to pētījumu veicām pirms jau vairākiem gadiem. Kāda zinātnē notiek, vai ne, tu uztais pētījumu, tad uzrakst rakstu, vai ne, un tad paiet kārtīgs laika nogrieznis, kamēr tas top nopublicēts. Tā tas šoreiz bija. Tā kā, ja kāds, kas piedalījās mūsu pētījumā, simulātoru pētījumā, šobrīd skatās, klausās, paldies jums, jā, par piedalīšanos. Tas ir ļoti vērtīgs devums zinātnes laukā, ja, ko jūs izdarījāt. Nu jā, bet par pašu simulātoru pētījumu. Mēs nevaram īstā satiksmē pētīt to, ko mēs varam atļauties pētīt simulātorā. Vai ne? Ir skaidrs, ka lietot mobilās ierīces, jebkādā veidā vadot automašīnu, nav labi. Ja? Es domāju, par to neviens īsti nestrīdās. Ja? Jautājums ir, kur, kā, kāpēc, cik lielā mērā, ko ar to visu darīt. Tie visi ir svarīgi jautājumi. Bet viena iespēja, kā to var pētīt, ir autovadīšanas simulātorā. Ja tur izdarīs kaut kādas ziepes, tu neaizies bojā. Tu neaizies bojā, un to arī citiem neko slikti neizdarīs. Jā, un tad mēs izdomājām tādu pētījumu dizainu. Dizains ir žargonu vārds par pētījumu uzbūvu. Mēs izdomājām, ka mēs tagad lūksim mūsu pētījuma dalībniekiem braukt ar auto vadīšanas simulātoru. Vienkārši brauc pa pilsētu. Un ka mēs sūtīsim emocionāli pielādētas ziņas, ka mēs nodefinējām, ka mēs tā kā sniedzam atgrieznisko saiti, vai tu brauc baigi labi, vai tu brauc slikti. Ja? Par pašu braukšanu. Par pašu braukšanu tas bija, jā. Un tā doma tāda, ka mēs sakam, tu brauc vidēji labāk nekā citi, vai principā tev ir baigi daudz kļūdas īstenībā. Kaut kas tur nav īsti labi. Bet tas bija randomizēt nejauši, vai ne? Mēs nejauši sadalījām divās grupās, kuru dabūs pirmo, kuru otro, abi dabūja abas. Un tad beigās mēs vēl lūdzām bišķi parunāt. Mēs piezvanījām tiem pētījumu dalībniekiem un viņiem parunājām. Ja? Un tas mūsu mērķis bija saprast, kādu iespaidu tās emocionāli pielādētās ziņas atstāja uz braukšanas to musturu, paterno, vai ne, tādā žargonā sakot. Un mēs mērījām divas lietas. Tātad, cik ātri brauc un cik tālu no viduslīnijas brauc. Domājot, ka principā ir kaut kāda optimālā trajektorija vai ne, attiecībā uz to viduslīniju. Vēl mēs mērījām arī tādu personības mainīgo kopu, ko parasti sauc par vērtībām, mērķus, ko tiekties. Un vēl mēs mērījām arī to, cik kopumā ņemot, tu esi labs vai slikts autovadītājs attiecībā uz kaut kādu riskantu autovadīšanas darbību piekopšanu, ja, ka tu apzinātāk vai mazāk apzināti pārkāp satiksmes noteikumus, ka tu esi varbūt izklaidīgs un tādas visādas lietas. Tā mēs to pētījumu uzbūvējam. Un varbūt kādi jautājumi vēl man vieglāk stāstīt. Es jūtu, ka vienkārši ir tādā labā plūdumā. Ir tādā labā plūdumā. Kas ir tie rezultāti? Kā mēs uzvedamies pie automašīnas stūres, ja mēs saņemam šīs emocionāli pielādētās ziņas, vai pozitīvas, vai varbūt negatīvas, vai ir tur atšķirība? Un cik riskanti mēs kļūstam, ja mēs vispār lietojam telefonu pie stūres? Ļoti precīzs jautājums. Paldies. Un tātad, īstenībā, kas izrādās?
Un droši vien, ka to mēs varam arī uz ielas novērot. Mēs īsti nevaram novērot, tāpēc, ka mēs nezinām, ko cilvēki dara, un tagad mēs precīzi zinām, ko cilvēki dara. Bet intuitīvi, ja tie rezultāti zinām, tad mums šķiet, ka jā, kaut kas tāds jau ir. Vidējais ātrums īstenībā nemainījās, bet kas mainījās? Daži sāka braukt ātrāk, un daži sāka braukt lēnāk. Tā ir tā lieta, tā situācija, ko mēs braucot ar auto bieži pamanām, ka daži nezina, kāpēc šausmīgi sāk vilkties. Jā, ka viņi brauc uz 90, viens uz 70. Un viens uz 70, jā, nezinu, pa Jūrmālas šoseis tur vidējo joslu, vai ne? Un ir ievaizdoms, vai ne? Piebrauc blakus, jā, kā tad, vai ne? Skaties acīs. vai stiklainas acis un roka pie auss, vai ne? Un vispār neko neman, ne uz vienu, ne uz otru pusi, vai ne? Vai arī tur kaut ko bakstās telefonā, kas īstenībā ir vēl sliktāk, raksta kaut kādas ziņas. Jā, un ir daļa, kas brauc lēnāk. Un tad jautājums ir, kuri brauc ātrāk un kuri brauc lēnāk. Tad īsā atbilde ir, ka tie, kuri brauc ātrāk, ka viņiem no vienas puses ir iepriekš bijušas biežākas kļūdas, kas ir diezgan slikti. Ja? Nav runa par, teiksim, par apzinātiem pārkāpumiem, bet tajās pašatskaites, pašnovērtējumu atbildēs. Viņi saka, ka viņi biežāk ir pārkāpuši ceļsatiksmes noteikumus, kas varbūt arī nejaušības dēļ tu neesi kaut ko pamanījis. Teiksim to, ka kāds ir ieslēdzis kreiso pagriezienu, lai nogrieztos pa kreisi, vai tu pārāk vēl esi pamanījis kādu gājēju vai ne uz pārējais, un tad tev beigās jābremzē. Kaut kādas tādas stulbas situācijas, ko parasti jau autovadītāji cenšas apzināti nepārkāpt. Ja? Tu necentīsies apdzīt kādu, kurš ir ieslēdzis kreiso pagriezienu. Tas skaidrs, pie kā tas var novest. Vai ne? Šādas lietas, kā principā viņiem vajadzētu mazāk to darīt. Ja viņi saprātīgi darīt. Bet kaut kas tur nostrādā, ka viņi to neņem vērā. Un otra lieta attiecībā uz vērtībām. Tur sanāca tā, ka tie, kuriem ir izteiktākas varas vērtības, ko tas nozīmē. Tur kontrolēt cits, pakļaut cits, tur parādīt savu sociālo statusu, vai ne, ka es esmu nozīmīgāks par citiem. Tas izpausmes, vai ne. Ka tie arī ir tie, kuri brauc ātrāk šādās situācijās. Tie ir tie, kas īpaši pie pozitīvi iekrāsot ziņas. Un, teiksim, tie, kuriem ir tās vērtības kā drošība, universālisms. Drošība ir vienkārši tā teikt, dzīvot ar veselu ādu, izdzīvot un tam līdzīgi. Nesaslimt, nedabūt traumas, burtiski šādā nozīmē. Tie brauc drošāk. Universālisms vēl. Universālisms ir attiecības ar citiem. Ja? Cik lielā mērā tu uzskati, ka visiem pienāks vienāda deva, taisnības, citiem vārdiem sakot, vienlīdzība. Tur vēl nāk visādas estētiskās vērtības klāts, skaistais pasaulē, vai ne, tur godīgums un tādas lietas. Tie tad brauc lēnāk. Ja? Tas ir interesanti. Vai ne? Īstenībā tie ir cilvēki, kur acīm redzot domā, ka viņi dara kaut ko ne tā kā vajag, un tad viņi domā, es to kompensēšu ar lēnāku braukšanu. Vai tas tā ir no satiksmes drošības viedokļa, tas droši vien ļoti diskutabls jautājums. Ja. Kur šo visu mēs varētu iesākt? Vai šim arī ir kāds reāls tāds pielietojums, ko varētu ņemt vērā, ieviešot noteikumus autovadīšanas? Kā mēs visi dzīvosim pilsētā? Mēs tiešā veidā šajā pētījumā nepētījām, bet īstenībā tur ir. Es tad varbūt īsumā varu arī par citu pētījumu pastāstīt. Šis jau nav vienīgais. Mums jau ir diezgan daudz visas tās lietas sakrājušās pa pēdējiem gadiem. Bet īsā atbilde, un es mēģināšu pāriet uz to otru pētījumu, ja es drīkstēšu. Ja tas būs interesanti klausītājiem, skatītājiem. Ja. Tātad stāsts par to, ka balstoties uz daudz pētījumu kopu, izskatās ir divas tādas cerīgas, es tos nosaukšu par nozarēm, kurām varētu kaut ko darīt. Ja. Viens ir tas, ko mēs varētu saukt par sociālām normām, jo sociālās normas ir ārkārtīgi svarīgs aspekts šajā ziņā. Es atsaukšos
Un pēc tam es uz vēl vienu atsaukšos. Man visu laiku nāk prātā, uz ko atsaukties, ko mēs esam sadarījuši. Tad, burtiski pirms nepilna gada kopā ar Latvijas valsts ceļiem un SKDS mums bija tāds salīdzinoši maz mēroga pētījums, kur mēs uzdevām viens un tos pašus jautājumus par atšķirīgiem kontekstiem. Nu, konkrēti par mobilo ierīču lietošanu pie stūres. Vai to drīkst darīt, vai tas ir labi, vai tas ir vēlams. Un tas, ko respondenti teica, nav baigi labi, bet ir ok. Es pārfrāzēju. Ja? Un tad mēs prasījām to līdzīgo jautājumu par citu kontekstu. Teiksim, vai ir labi lietot mobilās ierīces baznīcā? Nē, tas ir ļoti slikti. Tas ir ļoti slikti. Ja? To nevajag darīt. Tur ļoti maz daļa piekrita, ka to vajag lietot. Ka drīkst lietot. Šis ir ļoti pārsteidzošs patiesībā. Šis ir pārsteidzošs, jā. Jo no racionalitātes viedokļa paklau, baznīcā štruns vai ne. Neviens tev nenobrauks. Neviens tev nenobrauks, jā. Tu vari vienkārši tur bišķīt nonākt sliktākās attiecībās ar draudzes locekļiem vai nezinu, sakaitināt spēkus vai ne. Bet uz ceļa īstenībā tu pakļauj riskam sevi citus, bet tas ir ok. Bet te ir sociāla norma atšķirība. Ka pie auto stūres mēs varam atļauties daudz ko tādu, ko mēs citā kontekstā, citā sociālā situācijā nedrīkstam atļauties. Jā, tur vēl bija tāds salīdzinājums, vai ir ok pārkāpt nedaudz, tur līdz 10 km/h ātrumu, ja tu steidzies. Ja visiem gan jau bija ok. Tas ir ok. Vai ir ok veikalā nozagt kaut ko, pišķīt līdz €1, ja tu esi ļoti izsalcis un tev nav naudas? Nē, to nedrīkst darīt. It kā viens un tas pats patiesībā. Viens un tas pats. Ja tu neatzīsti vienu, tad tev vajadzētu arī otrā neatzīt. Ja? Te ir tā sociālo normu pielaidība attiecībā uz autovadīšanas uzvedību, ja? Ka to var atļauties daudz vairāk. Un tur ir lieta, kur kaut ko pamazām ir jāmaina. Tu nevar sociālās normas izmainīt vienas nedēļas nogales laikā, vai ne? Ar pirmdienu domāsim savādāk. Jā, vai paziņojiet, tagad mēs šādi domājam. Tagad ir likumā noteikts, ministra kabineta noteikumi tik pārrakstīti, un viss domājot, varbūt, ka Ziemeļkorejā var, jā, bet, un arī tur tas nebūs tik viegli. Jā. Un otra lieta ir pašidentifikācija, kā cilvēks sevi identificē. Ja viņi tagad par sevi domā kā par cilvēku, kurš lieto mobilās ierīces, varbūt automašīnu, tad arī diezgan grūti atradināt. To nevar tā uzreiz, vai ne? Jo tur ir pieredze, ideoloģija, personiskā, kāpēc to ir labi darīt, vai ne? Katrs atradīs stāstiņu. Jā, jo ir cilvēki, kuri ir absolūti pārliecināti, ka viņus nekādīgi šī vietāluņa lietošana pie stūres nemaina. Viņi ir vienkārši ļoti labi autovadītāji. Vispār būt par labu autovadītāju ir pats par sevi jau atkal brīnišķīgs jautājums, vai ne? Viens tāds ļoti daudz citēts pētījums, tāds Uls Svensons jau sen, 80. gados pagājušā gadsimtā uztaisīja pētījumu Zviedrijā, kurš vienai cilvēku grupai prasīja, kam šķiet, kāda ir jūsu autovadītāju prasme, vai prasmi kopums attiecībā pret pārējiem, kur jūs sev nolikt. Vai vēl precīzāk, cik procenti no šīs mūsu grupas brauc sliktāk par jums. Un, kā jūs saprotat, aritmētiskam vidējiem būtu jābūt 50, jā, vai ne? No visiem vērtējumiem. Ja tu brauc baigi labi, tad tu saki, 90% pa man brauc sliktāk, vai ne? Ja tu saproti, ka tu brauc šrotīgi, tu saki, varbūt kā 2% pa man brauc sliktāk. Ja? Bet sanāca, ka 80% brauc sliktāk. Ja? Un tas ir tas, ko mēs dabūnam, ja? Šādu veidu pētījumos. Es arī vienā pētījumā ieliku šādus jautājumus attiecībā uz konkrētām prasmēm, un sanāca līdzīgi rezultāti, vai ne, ka citi brauc sliktāk nekā es. Ja? Tas arī gaidām ir tādā aprakstīšanas procesā, tas vēl nav publicēts, bet ka būs tad droši vien, ka tur arī būs interesantāk rezonances tam visam. Jā, un te ir bija šī atbilde uz to, ka mēs pilnīgi noteikti pārvērtējam to, kādā pakāpē mēs spējam iespaidot neiespaidojamo. Teiksim, vēl viens piemērs, ja, no tādas klasikas, ja, hrestomātisks uzdevums, ko var uzdot, skolā vēl, brauc daudz, jā,
vidusskolas beigās jau brauc ar 18 jau bieži, jā. Nu jā, vai, teiksim, kaut kur universitātes ballītēs, vajag sadalīt pēc nejaušības principu visas autovadītājs 2 grupās, un vienai paprasīt, kāda ir varbūtība, ja tu brauc pie stūres, ka tu ieskries kādam aizmugurē. Un otrai grupai, kāda ir varbūtība, ka tev kāds ieskries. Nu, nesakrīt, vai ne? Ka man ieskries ir lielāk, vidēji ņemot grupā, un ka es ieskriešu ir vidēji ņemot mazāk. Kas nevar būt tā, ja tu esi precīzs savu spēju un prasmi novērtētājs, neiet krastā, vai ne? Nu jā, un tas bija tāda garā izvērsta atbildes to, kāpēc mums šķiet, ka mēs varam atļauties. Nu, pat ja tas nav ļoti labi, jebkurš jau saprot, ja, ka labāk būtu nerunāt, nekā runāt, bet ja jānovērtē tas risks, tad tas riska vērtējums būs, ka tas ir niecīgs. Es vienkārši domāju arī par mūsdienu automašīnām, kurās jau ir elektroauto, kur ir vienkārši tikai ekrāns. Nav vairs tas arī nav baigi labais īstenībā. Kā ar to? Jo tas arī ir liels telefons. Te aiziet multitaskings, ja, un te ir stāsts par vairākiem elementiem, kas ir tie traucēkļi, vai ne? Pirmkārt, tev ir ja tas nav ārkārtīgi vienkārši, ja, kur tu piesiet pirkstu, vai ne, bet parasti jau nav tik vienkārši. Tev jāatrod, kur jāpiesiet. Tev jāatrod, kur pat ja tas ir kaut kāds ļoti pierasts interfejs, ja, tad arī šādos gadījumos tas prasa kognitīvo piepūli. Tā kognitīvā piepūle varbūt nav ārprātīgi liela, bet ja tajā brīdī kaut kas notiek uz ceļa, tā uzmanība ir pievērsta tam ekrānam, pa kuru tu tur kaut ko baksties, kaut ko dari, vai ne? Otrs punkts, ka arī fiziskā nozīmē, tev rokas ir aizņemts ar kaut ko citu. Ja? Tas ir, tu netur abas rokas uz stūres, vai ne? Tu nevari, nezinu, ja tev ir manuāla ātrumkārba pārslēgt īstajā pārnesumā, nevar ieslēgt, un visādi šādas lietas. Labi, kā aizte varbūt ir brīvs, bet multitaskings nav nekas labs. Varbūt nav nekas briesmīgs, ka vienlaikus skatās tur Zoom sapulci un atbild e-pasts, ja nevienam bego jaunumu neizdarīs, vai ne? Bet auto vadot parasti, tas, protams, beidzas ar pozitīvu rezultātu, nekas traks nenotiek, bet tā varbūtība jau krietni pieaug. Ja, teiksim, pēc ASV datiem ir tā, ka, ja tu runā pa telefonu, tad varbūtība iekļūt satiksmes negadījumā ir 4 reizes lielāka, un tas ir daudz. Un, ja tu vispār raksti kaut ko telefonā, ja, tur īsziņu vai, nezinu, sāc čatot kaut kādā tur WhatsAppā, tad bija 23 man šeit reizes bija lielāka varbūtība iekļūt, vai ne? Tas ir milzīgs skaits. Tas ir milzīgs. Atsevišķi ņemot vienu reizi, ja paņem braucienu vienu reizi, ja, tad tā varbūtība jau parasti skaita tā, ka tā ir drusku zem 1%, ja ar tev kaut kas notiks, ja tur, nezinu, 100 reizes brauks, vienreiz kaut kas notiks, bet jau nezinu, kurā reizē, vai ne? Un tas būtu, teiksim, kaut kādi 4%, vai ne? Un tad jautājums, vai tas ir daudz, vai tas ir maz, vai ne? Es domāju par to multitaskingu, tas, ko mēs, mums šķiet, ka autovadīšana ir kļuvusi ļoti automātiski. Tā ir ļoti automātiski. Kaut kādā pakāpē jau arī ir, vai ne? Un šķiet, ka, ko tu tur neuzrakstīji to vienu ziņu? Jo vispār jau autovadīšana, ka tu esi puslīdz pieredzējis, un tā pieredze jau atnāk diezgan ātri, salīdzinoši diezgan ātri, lielākā daļā cilvēku, tu jau to izdara automātiski, vai ne? Tu jau nedomā, teiksim, ja tev ir automātiskā ātrumkārta, vispār tu baigi neko nedomā, vai elektroauto, teiksim, ja tev manuāli, tu var nedomāt tā vienmēr. Tagad es likšu no 2., 3. un no 3., 4. un tad 5. un tā tālāk, un 6. jau tev tāds ir, ja? Tu to dari automātiski, tu jau jūti vai dzirdi, vai ne, kāda tur ir apgrieziena, kāds ir ātrums, viss, un tu vienkārši ieliec, un viss notiek, vai ne? Tā kā tas nav tā, ka tu visu laiku par to domātu, ja? Un tad tev rodas šī te intuitīvā sajūta, ka kāpēc lai es kaut ko nepadarītu, ja šito var automātiski darīt, ja viss notiek. Ja? Un ja vēl ir atļauts, patiesībā jau tādas brīvo roku sistēma jau ir atļauts izmantot. Tas arī ir ļoti svarīga un laba pētījuma tradīcija, kur mēģina saprast, vai tā brīvo roku sistēma ir būtiski labāka par rokas turēšanu pie auss, vai ne?
Ir daudz pētījumu, kur saka, ka nekas milzīgi neatšķirās. Ja? Ir drusku labāk tas, ja tu vadi tu visu procesu ar balsi, ja tu vienkārši paprasti, kam piezvanīt, un tur nav tev jāgrābstās gar to telefonu. Tā daļa parasti ir drusku labāka, ja? Un ka tev tie fiziskie traucēkļi nav klāt esoši. Bet pati saruna īstenībā arī ir ļoti nopietna kognitīva noslodze. Ja? Īpaši, ja tavs sarunbiedrs nav blakus. Ja ir blakus, tad jau tas sarunbiedrs skatās uz tevi parasti, un tad redz, vai tu saprati vai nesaprati, un tad bija šī pakorģē, ko saka, kā saka. Ja? Bet runājot pa telefonu, tev nav šī iespēja tagad kaut kā korģēt sarunu, redzot sarunbiedru, vai ne? Tu jau vari periferu redz pastīties, vai ne, kas tur notiek blakus un tam līdzīgi. Tā kā ir daudzi pētnieki, droši vien arī plašākā nozīmē politikas veidotāji, kur saka, ka tas arī būtu jāierobežo, un ir jau pasaulē visādi ierobežojumi. Ja? Tā, ka, ir vietas, kur ir pilnīgi noteikti aizliegts arī brīvroku sistēmu lietot, ja tu esi pasažieru pārvadātājs, vienalga taksometru vadītājs, autobusu vadītājs, nekādā gadījumā nedrīkst lietot. Ja. Tad ir daudzos ASV štatos, kur jauniem autovadītājiem ir aizliegts arī brīvroku sistēmas lietojums. Ja. Tā kā tur ir šāda veida ierobežojumi. Ja. Visādi. Labi, brīvo roku sistēma, es saprotu, saslēgts ar telefonu stāv tur tai statīviņā, bet brīvo roku sistēma arī kaut kādā ziņā ir tas, ja mēs savienojam telefonu ar automašīnu. Mēs jau arī tur tā ekrānā bakstāmies. Tas jau ir līdzīgi. Tas jau īstenībā ir viens un tas pats, jā, un tad, laba prakse būtu tādu visu saregulēt pirms izbraukšanas, jā. Teiksim, arī tur Veizā vāzē nemainīt braukšanas maršrutu pirms, tas ir braukšanas laikā, vai ne, tur kaut ko nebakstīties, vai ne, tas viss novērš uzmanību. Vairumā gadījumā viss beigsies labi, to jau mēs saprotam, bet mēs pārspīlējam to pakāpi, kādā tas beigsies. Esam tādi pārdrošnieki. Pārdrošnieki, jā, un paši to īsti neapzināmies. Jā. Un ir jau vēl viena lieta, kāpēc mēs tos telefonus lietojam, jā, ko varbūt drusku mazāk literatūrā aplūko telefonu lietošanas kontekstā, bet kaut kādā mērā tas droši vien tajā mūsu simulātoru pētījumā izpaudās. Tur bija kaut kāda emocija radīšana visā tajā situācijā. Un ir pētījuma tradīcija, kurā tiek teikts, ka mūsos sadzīvo divi viens otru nezinoši, nepazīstoši cilvēki. Viens ir tāds pusliedz racionāls, otrs ir emocionāls. Un stāsts šajā gadījumā ir tieši par tādu lemšanas situāciju. Nevis vispār to, ka mēs saprotam, ka emocijas atstāja iespaidu uz mūsu funkcionēšanu, ka mēs funkcionējam savādāk. Tas, protams, ir, nezinu, tur simtiem gadu veca lieta, vai ne? Mēs varam atvedināt tur sākums uz seniem grieķiem. Bet šajā gadījumā stāsts ir par kaut ko citu, ka mēs pie vēsprāta, vairāk racionāli domājot, nespējam prognozēt to, ko mēs darīsim tajā emocionālajā stāvoklī. Tas ir, ja pie manis tagad atnāk kāds pētnieks un prasa, dārgais autovadītāji, pastāstiet, lūdzu, ko jūs domājat par drošu autovadīšanu. Tad es tā puslīdz precīzi pastāstu, tā kā no mācību grāmatas. Bet tajā brīdī, kad es tagad vādu automašīnu, un man pienāk kaut kāda ziņa, jā, tur nodžingst WhatsApps, jā, jo Haidī jāizlasa, vai ne? Kā savādāk. Varbūt, ka baigi kaut kas svarīgs, vai ne? Jo vienmēr ir svarīgs. Vienmēr, protams, jebkura WhatsApp ziņa ir vispār otrā vai trešā svarīgākā lieta dzīvē, jā, un tā pirmā tā vispār ir katram sava, bet pēc tam visiem nāk WhatsApps. Jā. Un tad noteikti jāizlasa, jo tu domā, varbūt kaut kas labs, varbūt kaut kas slikts, vai nav, un tu sāc uztraukties, vai ne, un tad tu aizmirsti par to savu prātīgo daļu. Un tad vēl sāc atbildēt, vai ne? Es īsi atbildēšu, divos vārdos. Es tur kaut kādu tur emoģiju uzspiedīšu, vai ne? Tā jau sapratīs, vai ne? Es emoģiju jāatrod vēl no sākuma. Un uzspiež ne tas, tātad tas iepriekšējais vēl ir jāizdzēš. Tad vēl jāizdzēš, jā, tā viss aiziet, vai ne? Jā, un šis ir ļoti, ļoti svarīgs aspekts, jā, un droši vien, ka tas veselīgais veids, kā darīt, būtu telefonu nolikt, ka tu nevar aizsniegt. Ja?
nezinu, ja tu esi ļoti tāds, kurš šaubās par savām spējām ierobežot savu uzvedību, tad ieliec bagažniekā. vai vismaz kaut kur, nezinu, uz aizmugurējā sēdekļa, kādā kabatiņā, lai tu nevari rokas kampienu tvērienu attālumā dabūt. Jo somā likt ir bīstami. Var vienā brīdī šķist, ka es varu aizsniegties. Jā, vismaz var atslēgt, vismaz zvanu. Kaut ko tādu, lai tu nezinātu. Jā, to var darīt. Un es solīju par vēl vienu pētījumu pastāstīt. Droši. Es tagad... Ārkārtīgi interesanti, jo patiesībā šķiet, kas tur tāds, bet īstenībā cik ļoti pētījumi labs parāda, kā tad mēs īstenībā uzvedamies un ko mēs vispār par šo to lietu domājam. Mēs vienu pētījumu vēl uztaisījām, un tas arī tagad ir cerams, ka tuvākā laikā būs nopublicēts. Mēs novērojam cilvēku uzvedību, un pēc tam prasījām, ko viņi darījuši. Bet mēs viņus novērojam, viņi nezināja. Var sakot, mēs atradām vienu vietu, kur cilvēki brauc, un galā ir stāvvieta, un visi uz turieni brauc. Un var sakot, mums bija novērotājs pa ceļam, un pirms tās stāvvietas tur ļoti daudz zvanu, jo tur brauc pēc bērniem, kur tur ir uz sporta nodarbībām un uz tādiem pulciņiem visādiem iet. Un mēs atradzam, tas lieto, tas nelieto, un galā viens intervētājs vai intervētāja komanda, pareizi sakot, pie visiem gāja un lūdzu atbildēt dažiem jautājumiem. Ļoti īstā intervija, tur būties 2-3 minūtes. Un mēs neprasījām nekādu personisku informāciju, neko, lai tas būtu tāds pēc iespējas tīrāks dizains no informācijas uzkrāšanas viedokļa, jo, protams, ja mēs tur sāktu pierakstīt automašīnu numurs vai kaut ko tādu, tas būtu baisi, tas ir ārpus mūsu uzdrīkstēšanās lauku, tāds nedrīkst arī pētnieki darīt, vai ne? Bet tas, ko mēs varam darīt, mēs varam paprasīt cilvēku viedokli un salikt kopā ar to, ko mēs tikko redzējām, ko viņš ir darījis, vai ne? Kas izrādījās, protams, ka daļa bija lietojuši, bet meloja. Mēs prasījām tā, ka vai jūs pēdējo stundu laikā esat pie stūres vadot automašīnu, neatļautā veidā lietojas mobilās ierīces. Ja. Un viņi teica nē? Un daļa teica nē, daļa teica jā. Daļa arī godīgi pateica, ka ir. Bet par kaut kādu daļu mēs dabījām informāciju, ka viņi teica, ka nē, bet mēs redzējām, ka viņi ir lietojuši. Vai ne? Un tas visinteresantākais šajā visā pētījumā ir, kā viņi vērtē divas lietas. Cik riskanti ir lietot telefonu neatļautā veidā. Mēs neņemam tur tos, kas handsfree lieto vai kaut kādu tādu gadījumu. Tur nebija iekšā. Bet tie, kas tiešām kas tiešām turēja rokā, vai tur kaut ko spaidīja, vai bija pielikuši pie auss un runāja. Un kas bija? Viņi pārvērtēja to pakāpi, cik daudz to dara. Tas ir, viņi teica, ka to dara salīdzinoši liela daļa, un viņu viedoklis bija uzbūvēts tā, ka to neatļautā veidā dara lielāka proporcija no autovadītājiem. Ja salīdzināja ar tiem, kuri lietoja, bet atzina to, ka ir lietojuši. Jā. Un otra lieta, ka tiem, kuri meloja, šķita, ka tas ir mazāk riskanti nekā jo tu brauc iespējams uz 20 km/h, tu brauc tādā ejā, ja? Iespējams šķiet, kas tur es jau nelietoju. Te taču nekas nav. Tas jau gandrīz nelietoju, jā, bet tur ir dažādi aspekti. Tā kā īstenībā tas ir traki, vai ne? Tie, kuri melo, viņu viedoklis, viņu tā ideoloģija par to, ko viņi dara, kāpēc viņi dara un cik daudz to vispār dara. Atceramies, es pirms minūtēm 10-15 teicu, ka sociālās normas ir viens svarīgs elements visā šajā lietošanas pasākumā. Tas, kurš kaut ko ļauj vai gluži pretēji bremzē darīt. Bet kurā brīdī mums kļuva ok to darīt? Lietot telefonu, braucot automašīnai pie stūres. Kā mēs atļāvām to darīt? Redz, no sākuma jau nebija skaidrs, vai ne? Sāk kaut kādu mazu daļu, vai ne? Kādreiz jau mobilais telefons bija arī divas funkcijas pildīja, vai ne? Ne tik interaktīvs, protams. Divas funkcijas, es domāju, tādā nozīmē, ka tas bija saziņas līdzeklis, jā,
Un tas bija arī status lieta, vai ne? Un tās lietas jau miedarbojās, vai ne? Tas bija radīts kā līdzeklis, kur tu vari lietot jebkurā brīdī, vai ne? Tu staigā, atpūties, brauc no vienas sapulces uz otru, ja? Un kad tu zaudēsi laiku, vai ne? Tas būtu diezgan muļķīgi nelietot to, vai ne? Un tad tu runā, un ja tev ir šoferis, tad super, tad jau nav nekādas problēmas, vai ne? Bet daudzos gadījumos jau cilvēki pašbrauc. Un tad vienkārši tas radīja normu, kura bez tam vēl ir arī augsts status lieta, vai ne? Tad, protams, mobilo telefonu izplatība kļuva daudz lielāka, vai ne? Tur, kad tas kļuva par masu lietu kaut kādā 97. 98. gadā, vai ne? Pagājušā gadsimtā, kad gandrīz katram jau bija, vai ne? Reti, kuram nebija. Sen, jā. Īstenībā tas bija ļoti sen, bet tie bija tie sākumi. Bet, zinām, kā izmainīt sociālo normu ir ļoti, ļoti grūti, vai ne? Mainās paudzes, mainās iemesli, kāpēc kaut kas ir atļauts vai aizliegts. Par to vairāk neviens nedomā. Un nekad bieži vien nav domājis. Vienkārši ir ērti, ir vajadzīgi zināt, saprast, vai es to drīkst darīt vai nē. Un tas, ka to daudzi dara vai lielākā daļa dara, jau ir pietiekams arguments, ja nedomājot dziļāk. Es neesmu vienīgais. Es neesmu vienīgais. Jā, es neesmu vienīgais, tādās nepareizais. Es domāju, ka šādā veidā mēs arī to varam saprast. Vai ne? Jo teiksim, jautājums, vai naktī būtu vadot automašīnu, jāieslēdz autiņām gaismas tuvās vai tālās, atkarībā no situācijas. Tur neviens tā baigi nediskutē, vai ne? Tā ir norma. Arī dienā braucot, vai ne, ka mainīja kaut kad kad bija Latvijā jāsāk braukt ar gaismām tuvām kaut kad 90. gadu pirmajā pusē, līdz tam jau nebija dienas laikā jābrauc, vai ne? Un tur visu to pieņēma, 1-2 saprata, tas ir jēdzīgi. Kāds tur bišķi sāk tur pagausties, vai ne, ka lampiņas biežāk būšot jāmaina, vai ne? Un tad jautājums, vai tu esi ar mieru, tur nezinu, 2 latus samaksāt par būtiski augošu drošību uz ceļa, vai ne? Un, ja tā paprasīt cilvēkiem, teikt, jā, es esmu mieru, lūdzu, es iemaksāju 2. Kur man iemaksāt, vai ne? Kur ir kase? Vajag bankas konta numuru dodiet. Jā, tā kā, tās normas attiecībā uz drošību jau dažādi veidojušās. Vai tāda sodu sistēma darbotos uz mums, stingrāki sodi? Patiesi mūs apstādina un mēs tiekam sodīti par to, kā esam lietojuši telefonu pie stūres. Jā, bet nesodi tīrā veidā, ja tā varbūtība, apziņa, ka es varu tapt pieķerts, ir ļoti zema. Šobrīd tā ir ļoti zema. Tu jau vari pateikt, kad redz, tev būs jāmaksā tur 1500, bet ja tā varbūtība ir, nezinu, tur 1%, tu vienreiz no 100 reizēm, jā, tas cilvēkiem šķitīs niecīgi varbūtība. Kas droši vien arī tā īstenībā varētu būt? Jo šobrīd sots ir 25 līdz 100 eiro. Jā. Jā, un es nezinu, nevienu, kurš būtu sodīts. It kā bija, es dažus zinu, bet arī senos laikos, kas tika pieķerti un kas ir samaksājuši. Pēdējos gadus neatceros, bet vienā brīdī jau bija, ka policija braukāja tiem saviem busiņiem un it kā filmēja to, kas apkārt notiek, bet es kaut kā neieviesās, laikam tā tehnoloģija tik labi nestrādā īstenībā. Jā. Bet īstenībā, kam es ticu, ir viens cits sodu veids, sabiedrības sods. Ja? Teiksim, ja es tagad vadu auto un runāju pa telefonu, un man blakus kāds brauc, viņš saka, Ivar, klausies, tu esi galīgi stulbs, ja? Tu prātā viņš vispār vēl ir drusku vai nav? Jā, tu apdraudi mani. Tu apdraudi mani, un tu apdraudi sevi, jā? Un tas jau ir sots. Jā? Vai, teiksim, man tagad kāds piezvana un prasa, čau, Ivar, kur tu esi? Es te esmu uz Mūkslavas ielas, jā, tur, jā, es tagad drīz būšu tur pie Mūkslavas apļa, vai ne? Tu esi galīgi traks, kāpēc tu man atbildi, jā? Tā, jā. Tev dzīvot apniec. Un neatkarīgi no tā, vai tur lietot tur brīvo roku sistēmu vai to telefonu. Es varētu būt labs policists šajā lietā, jo es nelietoju pati pie stūres. Es varētu darboties šādi. Bet tas ir sots arī, vai ne? Ka es tagad domāju, Johaidī, man draugi vai tur ģimenes locekļi vai darba kolēģi, man tā kā bišķi nosoda, ja? Jo, paņem analoģiju. Čau, Ivar, kur tu esi?
Es esmu veikalā, ko tu dari? Es mēģinu nozagt cepumus. Jā, nu. Nerunā ar mani, man ir misija. Jā, un tad domās, vai tu esi galīgi traks, vai tu esi salietojies kaut ko, jā, vai tu esi vienkārši, krimināls elements. Ja. Ivar, sirsnīgs paldies par šo sarunu. Tas, ko es noteikti no šīs paņemšu, to, ka mēs domājam, ka mēs esam labāki autovadītāji, nekā mēs patiesībā esam. Un tas, ka mēs arī varam kaut ko darīt šajā lietā, ka mēs neesam absolūti bezspēcīgi, jo lielākā sabiedrības daļa to dara un tāpēc dara, un lai arī turpina to darīt, ka patiesībā tā ir tāda nāvīga kombinācija, un ka pētījumi nu dienu arī parāda, ka mūsu uzvedība mainās, kaut arī mums pašiem šķiet, nekas jau īsti nemainās. Tā ir. Šī ir ārkārtīgi svarīga saruna, kuru dzirdēt un sev izvest ar sevi sarunu. Kāds tad es esmu autovadītājs un ko tad es daru pie stūres? Vai patiesi tas viens telefons zvans ir tā vērts, lai es riskētu ar savu un citu dzīvību? Absolūti nē. Un mēs to zinām, un tomēr kaut kādos ļoti retos gadījumos tas tā varētu būt, ja? Ka patiešām ir kāda cita cilvēka dzīvība briesmās. Ja? Tas var būt. Tas var būt, tas ir iespējams. Ja? Un es domāju, ka intuitīvi mēs arī spējam šos gadījumus nošķirt, ja? Kad tas ir svarīgi un kad īstenībā būtu neētiski to nedarīt. Ja? Akla likuma paklausība atsevišķos gadījumos var būt neētiskāka nekā paklausība. Ja? Tas droši vien arī visiem ir skaidrs. Ja? Jā, bet domāt, ko mēs darām. Jā. Pieslēgt šo stāsts, tādu to domājošo daļu. Pieslēgt klāt, ko mēs īsti darām. Paldies par sarunu, paldies arī jums, ka jūs skatījāties, klausījāties un izvērsiet eksperimentu ar sevi. Varbūt pavērojiet sevi, kas notiek ar jums, kā jūs vadāt automašīnu, ja jūsu ieradums ir lietot telefonu pie stūres. Kas notiek? Tā apzināti paskatīties uz sevi. Ko tad es daru? Var jau arī palasīt citu cilvēku pieredzi šajos jautājumos. Bet ja es tiešām pieķeru sev pie stūres, lieku nost, un nolieku kaut kur, tā sev neaizsniedzami. Ieradumu citādāk nav iespējams mainīt, kā tikai tiešām apzināti mainot. Tas nenotiek brīnumi. Tas tā nebūs, ka es vienā rītā pamodīšos un būšu citādāks. Tā nebūs. Bet, ja šī saruna jums bija vērtīga, nosūtiet kādam. Ja sevišķi, es domāju, kādu mēs katrs noteikti zinām, kurš lieto telefonu pie stūres. Aizsūtiet, lai paklausās. Paldies, un mēs tiekamies nākamā reizē.